Šonedēļ ikdienu jau no 9:00 rītā līdz pat vēlam vakaram Ventspils augstskolas telpās valda rosība. Studenti ģenerē idejas, pilnveido savas biznesa koncepcijas un attīsta uzņēmējdarbības prasmes. Visu šo procesu vada pieredzējuši mentori, palīdzot jauniešiem nonākt no idejas līdz gatavam produktam. Mūsu mērķis, kā jaunu uzņēmumu vadības programmas pārstāvjiem, bija tāds radīt vienu no mācību priekšmetiem daudz iespaidīgāku, jaudīgāku, ar internacionālo studentu piesaisti un daudz spēcīgu pasniedzēju piesaisti, lai mēs mūsu studentiem un tāpatās arī Erasmus studentiem radītu augsni vasarai, kur viņiem jau ir attīstīts biznesa idejas, ideālā gadījumā jau piesaistīt finansējums. Jaunieši strādā starptautiskās komandās, kurās apvienojušies gan Ventspils augstskolas jaunu uzņēmumu vadības programmas studenti, gan IT jomas studenti no Polijas, Bulgārijas un Ziemeļmaķedonijas. Ja mēs saliekam tikai uzņēmējus telpā, viņi reti, kad kaut ko rada. Ja mēs saliekam tikai IT cilvēks telpā, viņi nevienmēr taisa pa biznesu. Viņi vienkārši visu laiku kaut ko taisa. Un tad saliekot viņus abus kopā, notiek tas, kas mums ir šeit. Viņiem ir gan prototipi, gan strādājošas programmas, un viņi jau runā ar klientiem. Tā ir ļoti vērtīga pieredze mums kā uzņēmumu dibinātājiem. Es pats esmu tehniskās lietas cilvēks, tāpēc man ir īpaši svarīgi mācīt pārdot produktu un nopelnīt ar to naudu. Viena no svarīgākajām prasmēm uzņēmējiem ir spēja piesaistīt finansējumu savai idejai. Par to, cik daudz līdzekļu prasīt un kā to darīt pārliecinoši, studentiem stāstīja vairāku uzņēmumu dibinātājs Kristaps Cīrulis. Kas investoram ir svarīgi saprast, lai viņš spētu ātri novērtēt tur tajās 3 minūtēs, kad tu prezentē savu ideju, lai viņš spētu novērtēt, ja tu man prasa 200 000, cik es pēc 2 gadiem varēšu dabūt atpakaļ. Kopumā studenti izstrādājuši 12 biznesa idejas, un kā paši dalībnieki atzīst, konkurence ir ļoti sīva. Es attīstu jaunu uzņēmumu, kurš palīdzēs gan studentiem, bet arī jauniem uzņēmējiem, kuriem ir ideja, tikt no idejas līdz jau kaut kam vairāk. Tas nozīmē definētai skaidri problēmai. Ir dažādi rīki, kuri palīdz arī izprast konkurentus un arī tirgus izmēru. Mēs attīstām tādu kā skaidrības un fokusa platformu uzņēmumu īpašniekiem, principā tiem, kuriem ir problēmas ikdienā ar fokusu noturēšanu, darbu organizēšanu. Tā izsākās ideja par problēmu, un tad, ja viņi ir šobrīd attīstījusies līdz idejai, mēs redzam mākslīgā intelekta asistentu visam, lai mākslīgais intelekts visu informāciju turētu sev pakausī, un tev par to nebūtu jādomā. Viņš vienmēr visu zina par tevi, vienmēr atgādinās, vienmēr palīdzēs. Ļoti daudz šie uzņēmēji, it īpaši jaunu uzņēmuma nozarē, kuri ar savu uzņēmēju darbību ir nopelnījuši liels līdzekļus, un viņi tagad skatās, kur arī tos savējos brīvos līdzekļus ieguldīt, vai kā palīdzēt Latvijas jaunu uzņēmumiem attīstīties un virzīt ekonomiku Latvijā. Neatkarīgi no tā, kura ideja tiks izvēlēta, katrs dalībnieks no Ventspils aizbrauks ar vērtīgu pieredzi, jaunām prasmēm un skaidrāku redzējumu uz sava biznesa attīstību. Anna Gegere, Edgars Fjodorovs, Kurzmes televīzija, speciāli RTV.